Labdien, mīļo skatītāji un klausītāji! Jau atkal ar prieku dodos pie jums ar vērtīgu saturu, lai kopā ar speciālistiem un dzīves gudriem cilvēkiem dalītos ar jums vērtīgās zināšanās. Visapkārt ir tik daudz informācijas, tik daudz iespēju, un arī šodien nākam pie jums ar 3 vērtīgiem stāstiem. Viens no fiziski un mentāli vesela cilvēka stūrakmeņiem ir kustība. Tieši tāpēc šodien uz sarunu esmu aicinājusi Jēkabu Grīnbergu, kas savu ikdienu pavada Sporta veselības centrā Vantis, strādājot gan ar aktīvu dzīvesveidu piekritējiem un arī Latvijas sporta elites sportistiem. Jēkab, sveiks! Un man prieks, ka tu atradi laiku atnākt ciemos, jo mazkustība šobrīd ir tāda kā sērga, es pat nebaidīšos teikt, ne tikai pieaugušiem, bet arī bērniem. Tāpēc saka, lūdzu, kas ir tas, ko tu ikdienā dari un kāds cilvēks lielākoties pie tevis nonāk, un ja tu varētu arī pateikt, kāpēc, ko viņš min, kāpēc es esmu nonācis pie fiziskās sagatavotības trenera? Ļoti labs jautājums. Nu jau tā pieredze pāri 10,5 gadi. Tas, kas ir redzēts un satikts, spektrs ir ļoti plašs. Būs grūti tā, varbūt ļoti ātri atbildēt, bet visbiežāk tas ir cilvēks, kurš patiesībā varbūt pat gribētu tieši kaut ko darīt. Viņš nāk ar kaut kādu motivāciju, bet kaut kas traucē. Es gribētu darīt šo, bet es nevaru, jo man sāp šis vai traucē šis. Un līdz ar to mēs cenšamies palīdzēt iedziļinoties šajās detaļās un uzvirzot viņu šīs te pozitīvās trases. Un kā tu teiktu, pēc pieredzes 10 gadu laikā, vai tā kustība cilvēkiem ir kļuvusi sarežģītāka, grūtāka, nesaprotam, vai kādēļ tā statistika paliek tāda, ka mēs kustamies mazāk? Vienīgais, kas nāk prātā, vide ir nomainījusies ārprātīgi. Es domāju, ka jauniešos tieši mēs redzam to īpaši specifiski. Ir milzīga atšķirība, ko mēs darījām savā brīvajā laikā. Man liekas, ka mūsu paudze vēl bija noteikti tā, kas skraidīja pa sētām apkārt, vai ne? Un nevarēja ievilkt aiz auss mājās. Es domāju, ka tas ir šobrīd noteikti mainījies un ir citādāks. Un tagad varbūt tas, ko mēs paši izgudrojām un darījām tajās sētās un spēlējāmies ar draugiem, tagad varbūt mums tas ir šur tur jāmeklē, kā varbūt nedaudz mākslīgi to radīt. Kaut kādas koordinācijas, akrobātikas, tas tagad ir mums jādomā, kur to dabūt, kur to stimulus iegūt. Un kā ir tāds sports, aktīvs, regulārs, un ja tu arī strādā ar profesionāliem sportistiem, kā tas iet roku rokā ar traumām? Pieņemsim, cilvēks ir vai izdomājis pats, piemēram, es gribēju būt vieglatlēte, mācīties Murjāņu vidusskolā, man tētis sporta treneris teica, ne. Būs traumas, būs deformācijas un nebūs. Ko tu teiktu tā vecākiem un arī bērniem, jo bērni arī es zinu, ka mūs klausās no kāda vecuma vajadzētu pievērsties un domāt par to un ar ko rēķināties, ja tu domā, es būšu profesionāls futbolists, kā mans dēls? Tā doma par profesionālo sportu arī jau īstenībā ļoti, ļoti nopietna. Es domāju, ka agrāk viņa nebija tik aktuāli, bet šobrīd mums redzot daudz tos piemērus, kas mums iet pa priekšu, laikam neizbēgam mēs par to domājam, varbūt pat ar vien jaunākā vecumā. Bet tā ir doma, kur vajadzētu mēģināt novēlināt, godīgi, cik vien iespējams. Kāpēc? Tāpēc, ka agrīna specializācija ir viena no lietām, kas arī kļūst problemātiski. Piemēram, mēs tur 5 gados sākam ar basketbolu un tikai basketbols vai tikai tenis. Vienalga kas, bet tikai viens. Un sanāk, mēs specializējamies ļoti agrīni uz to vienu lietu, nenogaršojot, neiegūstot informāciju par daudzām citām lietām. Ko atkal mēs tajā sētā varbūt dabūjām? Uzkāpām kokos, hokejs, futbols, basīts. Mēs dabūjam visu. Un šobrīd diezgan liela aktīva doma noteikti jāvelta arī tajā virzienā, kā mēs varam dažādot to jauniešu ikdienu. Un katrā vecuma posmā mēs tomēr kaut kādā mērā redzam varbūt tas prioritātes arī, kur vajadzētu tos akcentus uzlikt. Teiksim, spēka darbs, kaut kāds spēka treniņš īstenībā parādās ļoti svarīgs gandrīz visos vecuma posmos. Bet spēks nenozīmē cilāt dzelžus. Cilvēks, kurš varbūt vispār nav trenējies, viņam spēka treniņš arī uziet uz 5. stāvu augšā un lejā, teorētiski. Bet spēka treniņš ir prioritāte, izskatās, ka visos vecuma posmos. Tad tur mēs akcentējam varbūt ātrumu, jaudu, tempu un tādas lietas. Līdz ar to kaut kāda varbūt sapratne, redzējums par tādu ilgtermiņa vīziju. Mums jādomā ilgtermiņā, lai tas izaug vesels cilvēks vispirms. Un tad mēs viņu varbūt no tā brīža redzēsim, vispār vai viņš grib. Jo arī psiholoģisks spiediens ir nenormāls īstenībā. Es ar to īstenībā varbūt arī ar to cīnījos visu laiku. Man bija šis mērķis. Īstenībā es par to biju ļoti apzinīgs jau 1. klasēs. Bet tas ir svars un spiediens, ko ir grūti nest līdzi. Pa ceļam ir vilšanās sevī, varbūt sajūt, ka kāds cits ir vīlies vēl tevī, treneris redz tevī daudz, bet tu nespēji to radīt.
Un par tām traumām savukārt, tas ir netraumējies jau tikai tie, kas neko nedara. Tieši tāpat ar kļūdām. Nekļūdās arī tie, kas neko nedara. Ir jāpieņem, ka tā būs daļa no tā ceļojuma. Tur, manuprāt, citu veidu nav. Tur jābūt ļoti, ļoti īpašai ģenētikai, veiksmes faktoriem kombinācijā ar to, lai mēs izaugtu bez tām traumām. Jo pat, ja mēs paši sevi nodrošinam, mēs nevaram kontrolēt visus apstākļus. Es nevaru kontrolēt, ka kāds spēles laikā uzliks man virsū, vai es uzlikšu viņa potītē virsū. Tā, diemžēl, tas ir. Un arī, starp citu, rehabilitācijā, fizioterapijā, treniņos ir ļoti normāli saprast, ka šur tur mēs tās robežas pārkāpsim. Un šur tur mēs varbūt sakairināsim kaut ko. Bet tā būs mūsu vadlīnija, mūsu navigācija, kā mēs varēsim labāk iet tālāk uz priekšu. Un, ja mēs runājam par tādu veselības sportu, jebkuram cilvēkam, ja mēs saprotam, ka ir profesionālais sports, ļoti labi apzināties vecākiem, ko tas nozīmē, vai tiešām dzīt to bērnu no 5-6 gadiem. Viņš tagad būs sportists arī, un jautājums, kādu mērķu labad, ja tiešām tas bērns pats uz to, tā, ka grib, varbūt, bet arī netik ātrā vecumā, ja tie ir kaut kādi 12 gadi, ja? Kā tu mini apmēram? Tur ir tas interesantais posms ar to pubertāti, kur ir tā straujā auguma, viss tā izstiepšanās, angliski saucās peak height velocity, tad ātrākais tas stiepienu gads vai gads ap pusi. Parasti ir vērts censties sagaidīt, varbūt, ka tas tā kā paiet garām, jo tad mēs tikai ieraugam apmēram, kā tas skelets izskatīsies un ko mēs uz viņu varam beigās varbūt uzbūvēt. Un arī ap to brīdi tikai tas bērns ir izgājis cauri kaut kādām tām sporta un attīstības fāzēm, lai viņš var saprast, vai viņš grib. Tā kā vai viņš to grib, vai viņam kāds ir pateicis, ka viņam to ir jāgrib. Milzīga atšķirība. Ja? Un varbūt beigās tas pats attiecas par mūsu tematu, ar ko mēs sākām, par vispār kustību, vispār par fizisku, aktīvu veselību un tam līdzīgi. Vai man pateica, ka man to ir jāgrib, vai es patiesi iekšēji to gribu. Jo es personīgi esmu tas, kurš es pat godīgi sakot, man liekas, ka to vēl neesmu iemācījies pats. Es augu ar šo profesionālo sporta ambīciju. Ja es trenējos, spēlēju basketbolu, es zināju, ka man vajag tad vingrot un būt ar muskuļu masu un spēcīgam. Tagad man tas basketbols nav, un man tā kā īsti galva nesaprot, ko tad man tagad darīt, kam es to darīšu. Es nokļūstu treniņā, ka man ir grūtāks brīdis, un man smadzenes uzdot jautājumu, kāpēc tu sevi šeit turi. Viņi nevar atrast atbildi. Viņi nav iemācījusies baudīt vai kaut kā redzēt lielāku varbūt bildi tajā, to veselīgo bildi, holistisko bildi. Jā, tas arī tas punkts, ko tu mini, tas kāpēc, arī principā ir lielākais kavēklis, man liekas, cilvēkiem. Tu gan esi jau tas kā ieradums profesionāli, saproti, es kustos, jo es jau saprotu, ko tas nozīmē. Bet lielākoties tas kāpēc, vai ne, kāpēc es vispār to daru. Kāds būtu tavs ieteikums cilvēkam? Jo cik es savā praksē saprotu, ir cilvēki, kur absolūti liekas šis kaut kādas mocības. Es vienkārši mokos, ja man ir jāatvalks, tāpēc, ka treneris mani gaida. Bet principā man ir riebjas. Riebjas viss, kas ir jāizkustās. Un tad ir cilvēki, kuriem paprastot, zina savu kāpēc, viņš zina vairāk, kāpēc es kustos, viņš nevar iedomāties, ka viņš nekustētos. Ja, tās divas. Vai tu piekrīti, ka tā ir? Noteikti. Jā. Un tad vajadzētu būt forši, ka tāds vidusceļš, vai ne? Ka cilvēkam tāds vidējais sapratnes līmenis, kāpēc man kustēties, ko tas dod manam ķermenim un kas būs, ja es nekustēšos. Un tas kāpēc ir īstenībā, ko mēs bieži vien arī mūsu pirmreizējās bezmaksas konsultācijās, kā reiz arī pārunājam. Pirmkārt, kāpēc tad mēs esam tikušies, kā mēs varam vislabāk tev palīdzēt, visu laiku tiek uzdot šie jautājumi. Un arī vecāki, kuri atveduši savus bērnus, kas ir varbūt 12, 10 un jaunāki, arī tur mēs daudz pārunājam šos jautājumus. Un bieži vien nonākam pie situācijas, ka varbūt viņiem nemaz nevajag nākt šeit vingrot. Varbūt viņam vajag... Pasaki, lūdzu, lai es neaizmirstu, kas ir tie kāpēc biežākie, ko tu dzirdi, kad tu uzdod cilvēku, un kāpēc tu atnāci? Ko viņi tev atbildi? Šis diskomforts kaut kāds. Viņš jau varbūt jau pat ir daudz maz menedžēta situācija, kad viņš parādās kaut kādā treniņa aktivitātē, bet jau bieži vien tas ir ikdienas jautājums. Man ir grūti pasēdēt, mašīnā braukt, man ir grūti staigāt ilgi vai stāvēt koncertā kājās. Tie ir kļūst vai vēl sliktāk gulēt pa nakti. Man traucē vispār miegam, man traucē atslābināties. Ja. Tie var būt atkal ļoti, ļoti nopietni ikdienas jautājumi, kurus mums jāmenedžē ļoti rūpīgi, lai to ikdienu atvieglot.
Un pēc tam mēs jau esam tā kā ārā no tā tumšā meža un varam virzīt to bildi tālāk uz priekšu. Bet diskomforts ir laikam, kādēļ mēs tiekamies visbiežāk. Labi, nu un tad, ja mums ir jāmēģina virzīt tas cilvēks, ka viņš ir ticis no tā meža ārā, ja viņš ir nonācis līdz tevīm, sapratis, ok, man tomēr ir jāaiziet. Un arī tiem, kas nav nonākuši līdz tevīm, ko tu teiktu, kā virzīties uz to mērķi, ka tai kustībai, nu tai kaut vai tam minimumam, ja tu vari arī pateikt, kāds tas minimums būtu nedēļā, kā uz turieni nonākt un kas būtu pirmais minimums, uz kuri iet? Nu, par to minimumu runājot, es neatceros, vai tas bija ASV, NSCA vai kaut kāda cita organizācija, bet tas kaut kāds nedēļas normatīvs bija noteikts tās kaut kādas 2 sesijas par 45 minūtēm, vai kaut kas bija ap 90 pat tikai minūtēm vai 100 minūtēm nedēļā, kas īstenībā tā padomā neliekas baigi daudz, maz prasīts. Bet tomēr mums ir grūtības pie tā tik klāt. Un tad atkal jāuzdod jautājums, kāpēc tas ir tik grūti. Nu, pirmā loģiskā lieta ir, mēs jau, pat ja mēs saņemamies jaunajā gadā uz nedēļu vai 2, nopirkt to abonementu un tad iesim. Ja? Nu, cilvēks taču nespīdzinās sev mūžīgi. Galu galā tā ir psiholoģija tam apakšā. Līdz ar to varbūt ir vērts domāt, kas tad ir tas, ko mums patīk. Un ja man nepatīk šis, nu kāpēc man sev tur mucīt? Nu, meklēsim citu variantu. Ja? Man nepatīk tos svarus cilāt. Nu labi, bet varbūt es varu izbalansēt 2 reizes basketbols, 1 reizi kaut kāda vingrošana. Un varbūt man otrs variants, mēs tikko vēl runājām, man liekas, pirms brītiņa, varbūt man patīk individuāli, varbūt man patīk grupā. Tad atkal vides jautājums, kur man patīk būt, kur es labi jūtos, cik uzmanības vēlos. Arī milzīgs jautājums. Ir cilvēki, kuram vajag ļoti maz. Viņam tikai paseko, jāaiziet, jāizdara, viņš aiziet un izdara un neuzdod pat liekas jautājums. Citam vajag, ka ar viņu parunājās, citam vajag, ka viņam pievērš uzmanību. Un tā ir lieta, kuru noteikti mēs cenšamies ņemt vērā, un tā arī ar šo cilvēku strādā. Ja mēs saprotam par to, ka ir kaut kāds tas minimums, ko tu teiktu, tas pirmais solis tā tad ir saprast, kas ir tas, kas man patīk. Nu, un ja galīgi, man liekas, man nekas nepatīk. Vai ir bijis, man nekas nepatīk, nekāda fiziska aktivitāte, vai sākt tomēr darīt, vai mēģināt atrast savā prātā kaut kādu to motivāciju, vai sākt darīt, vai tad domāt par to, kā es varētu sākt darīt. Es domāju, vērts eksperimentēt, ir vērts iet mēģināt daudz un dikt un visu kaut ko. Un tad, kad es pametu basketbolu, tas laikam arī, ko nozīmē pamet, es sapratu, ka es esmu sasniedzis, ko es varu ar viņu. Es to arī darīju, es eksperimentēju. Es biju crossfiters kādreiz kaislīgs. Pat grupas vadīju. Un pats trenējos, un man bija čomi ar to, un bija forši, man es baudīju. Tad tie čomi pazuda. Es vairs pats to nedarīju. Es sapratu, man tas ir sociāls elements, ko es baudīju vairāk nekā tas fiziskais. Tad, ko vēl? Kliņšu kāpšana, cīņas sports, peldēšana. Attiecīgi jāsaprast, ka tu vari eksperimentēt gan bērni, gan arī pieauguši, jo reizēm iespējams ir tā sajūta, kur tad es tur tā mētājos, tad es spēlēju volejbolu, tad es skrienu, un iespējams kāds no malas kaut ko arī pasaka, kur tu tur tā lēkā no viena uz otru. Cik tas ir svarīgi? Es tagad iesāku, tu tagad to aikido, tu tagad līdz kamēr jostas, vai ne? Tas iespējams arī atšķirās no stiptiem, kamēr man nav melnā josta. Man arī bija grūti savam dēlam izņemt viņu no karatē un pārvirzīt uz futbolu, jo man likās, kā mēs taču esam, viņš 3 gadus ir trenējis, viņš ir ticis līdz savai 3. jostai, un tad jau ir jāatkāpjas, jāsaprot, vai mēs ejam uz kaut kādu kaut kāds tāds lūzuma punkts, tāds horizonts, kur tu pārkāp un aiziet. Tur es arī pats esmu bijis, kad sajūta ir, kad ieguldīti tie gadi jau tik daudz, un kā es tagad metīšu to miskastē, un kas es būšu, un ko es darīšu. Bet tā pašā laikā iekšēji sajūta ir, ka es nejūtos labi, kad man tas ir iebjās. Es eju uz to treniņu, man pulss ir pār 140, tāpēc, ka man ir stress, vai man ir, tāds mikroklimats nav labs. Jebkurā gadījumā, mums ir vēlreiz uzsverot, mums ir jādomā ilgtermiņā. Un tad ilgtermiņā, ja mēs īstermiņā varam sev paspīdzināt uz jaunā gada apņemšanos, tad ilgtermiņā mēs kaut kur lūzīsim, neizbēgam. Līdz ar to mēs būsim spiesti meklēt to, kas mums patīk, kur mēs jūtamies labi, jo tikai tā mēs turpināsim to. Tikai tad mēs atradīsim to why, to kāpēc man ietu. Tāpēc, ka man patīk, tāpēc, ka es jūtos labi, vai tāpēc, ka citam cilvēkam tas ir gandarījums pēc. Viņam varbūt arī ir iebjās bišķiņ tas kaut kāds tas treniņš, kas ir tagad intensīvais intervals 20 minūtes, bet pēc tam viņš nokrīt gar zemi, sviedru peļķē, un viņš ir, cik labi, ja? Kaut kur ir jāatrod tas āķītis, kaut kur ir jāatrod tas kāpēc mēs varam piecelties 6 no rīta un to izdarīt. Bet bez tā, manuprāt, būs ļoti grūti. Es domāju, ka jāturpina to meklējumu. Kas ir tā disciplīna un ar ko atšķirās profesionāls sportists, iespējams, no tādu
aktīvu dzīvesveidu piekritē, jo kaut ko mēs varētu varbūt paņemt no tā profesionālā sportista sev no rīta tajā brīdī, ka liekas, ka pagulēšu ilgāk, neiziešu tā pastaigā. Nē, es domāju, tas arī saknējās visā tajā, ko mēs tikko runājām. Es domāju, tas profesionāls sportists ļoti precīzi zina un pie tam vēl jūt, kāpēc. Tas viņa kāpēc ir tik dziļš un tik spēcīgs, ka viņš ir gatavs varbūt pēc milzīga pārtraukuma atgriezties izlasē, vēl uzspēlēt. Tāpēc, ka tas ir viņa dzīve, viņa visa eksistence. Ja? Kas gan ir bijis šī bīstama lieta, bet var gadīties, ka varbūt tur arī identitāte ir savienota jau tik dziļi ar to kopā, ka mēs pat nespējam vairs atdalīties. Es domāju, tas profesionālais sportists vienkārši ļoti precīzi zina, kāpēc viņš dara to, ko viņš dara. Katrai viņa darbībai par ēšanu, par miegu, par režīmu ir sapratne, kā tas viņu ved tālāk uz priekšu. Tas profesionālais sportists vai viņa cenšas savu karjeru pagarināt, cik vien iespējams. Jā, nav noslēpums, ka sports profesionālais īpaši ir limitēts ceļš. Jā. Nevelti viņiem maksā tos 1000 miljonus augstākajā elitē, tāpēc, ka viņš visu savu dzīvi veltīs tam pilnībā katru mikro elementu un sekundi. Un viņš nespēs to darīt līdz mūža galam. Tad es domāju, tā attieksme vai tā mentalitāte, tā filozofija, izpratne, sajūta par sevi, jo baudas tur bieži vien nav. Īstenībā profesionālam sportistam tur baudas bieži vien nav. Arī viņi pasaka, ka viņi negrib celties šodien, viņi atnāk un pasaka, ka viņiem šodien ir slinkums, ka viņiem ir grūti, ka viņiem garstāvoklis nav. Tāds pats cilvēks, bet viņš vienalga ierodās. Tāpēc, ka viņam ir šis te kāpēc. Es domāju, ka ja mēs sevi spējam kaut kur to uzzīmēt, uzrakstīt un atrast, un tiešām atrast arī kaut kādu, varbūt ideāli gadījumā baudu tajā, jo profesionālam sportistam bauda ir tā zelta medaļa, ko viņš dabū beigās tajā čempionātā. Jā? Viss, ko viņš izcieta, bija tā vērts. Tad mums varbūt jāmeklē mazākas uzvaras. Mums nebūs tie lielie čempionāti katru gadu hokejā, jā? Bet varbūt mūsu mazā uzvara ir tas, ka šodien es vienkārši aizgāju uz to zāli. Un apsēdos uz paklāju un bišķiņu pastaipījos. Tā ir mana uzvara. Nākamajā dienā es aiziešu un pastaipīšos un varbūt pāris presītes uztaisīšu. Tad mikro mazi solīši, mikro mazas uzvaras, viņas redzēt, sajust, svinēt pat kaut kādā mērā. Un lēnām uz viņām būvējot virsū, es domāju, mēs arī radam to pozitīvu emociju, savā ziņā tādu pozitīvu atkarību varbūt, jā, kad tā ir emocija un sajūta, ko mēs gribam vēl un vēl un vēl, un tas mūs ved uz priekšu. Svarīgs jautājums tev kā Jēkabam, kā tev liekas, kas ir māksla dzīvot? Es teiktu, tā ir arī šī te apzinātā sapratne par to, kas mēs katrs esam un precīzi, ko mēs daram un atkal kāpēc mēs to daram. Es domāju, ja šo mākslu mēs uzgleznojam, tad arī tas dārzs no tā var augt. Es tev gribu uzdāvināt pilnu grozu veselīgiem produktiem no Barboras, kas ir vadošais Latvijā interneta piegādes veikals, jo reizēm, lai kustība ir vajadzīga, bet varbūt reizēm negribas nest tos produktus. Tāpēc no Barboras. Paldies, Liels. Novērtēju. Paldies.